Šodien runāsim par lielo sistēmu biznesu. Tā ir citu cilvēku organizācija ražošanas vai pakalpojumu sfērā. Tas ir tad, kad tu izdarī tā, lai citi cilvēki strādā, ražo kaut ko vai nodrošina pakalpojumus. Tu organizē un nosaki darba procesu. Un jo labāk ir organizēts šis process, jo lielāka ir tava ienākuma un lielāka tava brīvība. Kā reiz teica Rokefellers, es labāk saņemu 1% ienākumus no 100 cilvēkiem nekā 100% no saviem personīgiem ienākumiem. Lūk, kur ir vienīgais brīvības un bagātības noslēpums. Ja tu radīsi un organizēsi tādu procesu, kas tev nes miljonus dienā, tad droši vien tu varēsi veidot savu dzīvi tā, kā tu to gribi. Noteikti tos lielais sistēma bizness atvedīs pie naudas un brīvības. Bet te rodas viens jautājums, kas prasa godīgu atbildi. Vai tu deri šim ceļam? Vai tev ir pietiekoši daudz naudas, zināšanas, prasmes, sakari, resursi, lai radītu šādu sistēmu? Iespējams, tev galvā ir plāns. Kā rāda prakse, šis plāns ir vairums cilvēku galvās. Un tas ir sekojošs. Man ir jāatrod algots darbs, jāapgūst šīs prasmes, jāpaskatās, kā tas viss darbojās, un pēc tam es varu atvērt kaut ko mazu savējo. Un tur jau tikai viens solis, lai tu kļūtu par lielas korporācijas saimnieku ar rūpnīcām un kuģiem. Jautājums, no kurienes radās šāds plāns? Kas to ir izdomājis? Un priekš kam? Uz šo plānu tev ir uzsēdinājuši tie cilvēki, kuri skaidri zin, ka tas nestrādās. Bet tu joprojām ceri. Tu vari būt pilns ar idejām, tu vari būt super speciālists, tu vari būt īsts profesionāls. Bet šajā momentā tu esi vienkārši labs darba ņēmējs. Tu labi dari savu darbu, bet tas galīgi nenozīmē to, ka tu vari būt labs biznesmenis. Būt spēcīgam profesionālim vēl nenozīmē būt labam uzņēmējam, bet pašam savs mazais biznes, par to mēs runājām iepriekšējā video, tas pavisam nav tas, kas radītu lielu korporāciju. Ir vajadzīgs pavisam citas prasmes un iemaņas. Priekš lielā sistēma biznesa daudziem faktoriem ir jāsaiet vienā punktā. Par to mēs runāsim nākošajā video. Seko līdzi, lai nepalaistu to garām.